Savā starpā sadalījuši. 3-6 laikam blind ir, jā. Jā. Nu, es domāju, kādam no spēlētājiem ir, kā saka, man up, jāsaņem rokās visu dušu un jāsāk nedaudz agresīvāk spēlēt. Lai... Nē, nu, kopš viņi ir trietā, spēle jau bijusi, principā, Nu, es nezinu. visnotaļ aktīvi vienkārši. Man liekas, ka To kaut kādā tribetu ir maz ļoti. Jā, tādā dīvainā veidā aktīvi. Reiz un koli ir daudz. Mēs esam redzējuši vairāk flopus, kā gaidīts, un Daudz vairāk. nekā vajadzētu. Un Osnam būtu jāieliek šoreiz. Sāksim Olin dziesmu. Olin, 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 Olin. Māru Pesila, Ginters. Nu, neteiksim, lai nepainojās. Dahila. Nedaudz. Bahila varbūt. Bahila. Nē. Čība vienkārši. Plasmas čība. Mamīt. Izlem tikai Palīgā. skatīties flop. Nu, papiņ. Tas, Kartiņi. jā, Mans vienīgais izskaidrojums, ka questionabli. šeit pa Apple katrs spēlētājs jūtos tik pārāks par savu Jā, jā, oponentu jā, ka poslopu viņš spēlē, ka viņi labi- principiāli turklāt visi pēc kārtas viens pret otru pa Apple. Tad Osns uzskata Varbūt. Ginteru par baigo banānu. Jā. Ginters uzskata Paleoniju par baigo, un tas uzskata savukārt Osnu par baigo banānu galvu. Jā, tas tiešām baigi interesanti. Tas ir mans vienīgais racionālais izskaidrojums tam, ko mēs šeit redzam. Nu, šeit nāksies kolot, protams, ka kā ir gudri. Nu, jākolo, jā. Nu, kas arī ir noticis. Tagad atvarās ļoti labi kārtas, lai šautu otrais. Un kols jau būs grūtāks. Es pat uzskatu, ka te ir mandatorija šaušana, otrais šāviens Nu, jābūt. jā. Ginter. Check behind. Otrais, bet 16. Interesanti. Interesants lēmums. Un ar šo čeku varbūt čekreiz all-in ir viena opcija. Check call man nepatīk. Check fold vēl varam ieskaitīt. Arī nepārāk. Nē, nu check fold, kāpēc nepārāk? Nu jā, nē, nu jā. Kas tad es? Čekoli ir laikam vissliktākais. Ko tu trakot? Es saku, sarunājām visu, tu visu izdari otrādāk. Nu, taču nekas nav. Noruna jau visdārgākā. Viņš ir trakot. Esmu ar dzīves gudrībām. Beidzot, tas ir tas, Beidzot ko... pamācis Noruna ir jaunekļus. visdārgākā. Daudz čips. Jaunekļiem tiešām kaut kāds dzīves pieredze. Vai mēs varam Dēsta iekšā pa brīvu. Bet nu šis table talks nu nenovērtējams. Nu, kur tu trako? Varbūt Kas varētu sarunāts sarunāt, bija? Tas jau lielais turnīrs, tāpat jau neliks. Jā. Kur tu liec, nu? Pie tam varētu būt, ka Osnis varbūt padomāja, ka viņš ir šeit apspēlējis oponentu arī, nu, tāds varētu viņam dot vēl papildus boosterīt. viņš jau arī apspēlēja. Nu, bet ka viņš varbūt, nu, tā kā izblefoja tādā ziņā. Nē, ko tu tur var izblefot? paskatīties? Ar 16 tur nevar izblefot neko. Divas trīnieks. Nē. Var. Divas trīnieks var tur izblufot. Vispār nekā nevis. Tas, ka tevi ar diviem trīniekiem tur nevar izblufot. Nu jā, Domāju, bet tāpēc, ka cits tu nedomā. spēlētājs var. Nu, Nu jā, var neko nevis. Tāpēc, ka tu redz pāris galds sapārots, tā tad nāc. Nu jā, divi pāri man ir. Labs kikers. es Kaupiņš. turklāt priecājos, ka lielāka kārtas, ja dūzes atvarās vispār, juhu! Kikers uzlabojam. Kombinācija ir kļuvusi stiprāka. Nu, lieliski. Jā, tagad jau 8 blindi Ginteram vairs palikuši. 10. 3-6 ir, jā. 3-6 vēl ir? Man liekas, 4-8. Jā. Nu, jebkurā gadījumā, ja arī 10, tad liekas, tur viss jau. Nu, jā.
Nu jā, 8, tad man liekas, 16. Jā, 4, 8 tūkstoši. Nu, re. Viens dominē nākošo ik pa pakāpītē. Nu, Un katram ar vienu sliktāk. Man ir apnikus kritika, bet es nevaru pateikt, jo katrs nākamais Nu, kungs 9 lēmums ļoti šeit, sliktāks. jā, vispār pie 10 big blindiem. pie Ar 8. katru gājienu ar vienu Un sliktāku. pie tam, kad ir reis un kols, tas vispār ideāli, varētu teikt, situācija. Un tagad Nu, ko? Osns, Un tagad nočaka līdz galam, Tagad šis godīgi. ir Osna partijas. Nu jā, pēc idejas tā vajadzētu būt. Cerams, ka viņš netikos. Protams, ka nē. Jā, tas vismaz priecā. Otrais bet 16. Tas priecā? Kā viņš liek, jā. Viņš nevar likt. Tur Nē, vēl ja tieši tik, kurš cik es teica, domāju. ka katrs nospēlē pa nākamo sliktāku Osns, jau Nē, nenospēlēja. nē, Ostas to spēlēja perfekti, bet Bet, nu, bet nākamajā tālāk dē. bija ar vienu sliktāk. Jā. Nu, izjūt vienu, nu, pat, vai vienu līdz sliktu, vai ar vienu sliktāk. Jā, grūti būtu salīdzināt. Neko Beidzam kritizēt. Pastāsti, ok, jo pastāstīt tevi pastāsti kādu neticam atgadījumu no tādām pēdējām trakulīgākajām balīdēm. Es gribētu dzirdēt, kā jaunieši atpūšās mūsdienās. Es nezinu, kas notiek. Nē, no tevīm. Ģir, tu jau esi beidzies. Es strādāju bārā vakar visu nakti. Pa bārmeni. Es aizvakar strādāju bārā pa dzērāju. Nav, man liekas, nekas tāds, kas publikai būtu jādzird. Ko ne? Kāpēc ne? Darbs, tas viņi dzirdēja tikko, ka darbs tas ir labi. Kas? Darbs. Mēs abi strādājām. Nu jā. Bet pa balītēm. Ā, pa balītēm. Nu jā, nu kas. Nē, nu saka, kā ir. Neesmu kāds Francis, kurš iesaistās cīniņos. Bet tu šobrīd esi entertainers, tevs darbs ir izklaidēt klausītājus. Nu jā. Esmu Joks tā nepārāk nostrādāja. Nē, joks izspurds pats no sevis. Šeit ir tā kā Gatis Kantis, kā raksturojot. Viņš ir tik Jā. slikts, ka viņš ir tik... Are you well? Es principā gribētu jau sev tēkraklu ar uzrakstu Are you well? Jūs zināt, tu esi redzējis Arklu Jā, Kandi? jā, un esmu priecīgs. Es lepojos ar viņu. Un neatbalstu tos, Tas kuri pirmais saka, klips bija fantastisks, kā sākumā rādīja to publiku un viņu visu tādas, nu, tās, kā saka, pilnīgi šokētās sejas. un es neatbalstu to, ka citi saka, ka tas Brīnišķīgi. ir nožēlojami, ka viņš ir Nē. Latvijas vai kaut kas tāds. Man liekas, tāds labs tēls, un ja viņš māk to izmantot savā labā, tad vienkārši... Kāpēc Tā, ne? viss. Man pietiek. Es zvanu kaut kādai runāšanas policijai un atņemam tiesības. 10 minūšu klusuma pauzes slēdzam iekšā. Varam elpot. Lai- Par... te varētu sabīdīt iekšā. Bet tas laikam nenotiks. Es neuzskatu, ka tas bija kaut kas vispār labs. Teiksim tā. Gatis Kands from Latvija. Nu, nezinu, kā uz to skatās. Nu, man liekas, ka tas ir kaut kādā, nezinu, kaut kāds unikāls, tur ir joks. Tie joki ir kaut kādā mērā smieklīgi un, nezinu, kāpēc Nē, pieņemsim tas tā kā Pagaid, tas kas čalīts, kurš Borat tēlā, viņš jau arī, viņam arī tāda. Bet Labi, tas, ka tur viņš no varbūt Latvijas nedaudz advancēts. tieši vai vispār, ka viņš aizgājis pajokot, tas tev likās, ka nav nekas labs? Ka viņš mēģina būt pa jokduri? Nē, jā, varbūt, ja nesanāk, tad nevajag. Bet viņam sanāk. Jā, Es nezinu, Saimons es teica, nevaru. jā, Netic, tas ir viskritiskākais. netic, ka Es tu pat nesmējies. nepats, man bija kauns skatīties. Kāpēc Bet tad kauns? tu neskatījies ar atvērtu sirdi un prātu. Atvaino, ka es esmu tik aizvērts, bet nekas smieklīgs tur nebija. Vienkārši cilvēks vāji māk runāt angliski un stāsta kaut kādas jokas, kuras viņš ir izlasījis Dadzī žurnālā Dadzis. Nē, galīgi nē. Tulkojot, are you Jā. well? Jā, vai tu esi jaka? Tas tiešām smieklīgi. Nē, bet tu saproti tu vismaz to joku, kāds viņš bija.
Jā, es saprotu to joku. Tāds ir jautājums, vai tu zini, ko nozīmē well? Jā, aka. Vai tev ir labi? Nē. Nu, Skatāmies, vai ko? Nē, beidz. Nu, tur nav vērts vispār. Parunājam vēl par kādu. Kāds skatāmies? Tur viss Tu sen ir skaties. beidzies. Kad kāds man atmodinās ar savu spēli, tad es sāku skatīties. Pagaidām. Reku Palionis, sūtīt konektors, trību Nu, to. redz, Osins rekurfoldos. Pareizi viņš kolojas. Viņam Jā, patīk. Izdevīgi. Jā, labi cik cena, ļoti. 16 jāpiemaksā. Tieši tā kā tev patīk, Herklīs. Varbūt šito partiju no šajienes tu pārņem tev. Tagad ir tavu stilu izspēle. Būtu jau simboliski, ja nu, tas strītiņš gatavais atnākt vai kaut kas tāds. Nav tik interesants. Jā, nu die ļoti labs flops liekš Palionī. Redz, pasties viņš pēc Ir tavas gan ko teorijas. reprezentēt, Tagad gan ir arī... jānopola, un tad otrā nākamā ielā viņš jau apstājās. Nu. Šits varbūt nav tas labākais galds. Nu, bet Kaut jā, kādos sausākos bordos. Tāpēc, ka baigi daudz strāpa, tad baigi bieži strāpa. Tas tajā trība tošanas, man teiksim, jāatnāk kaut kāds, nezinu, tur pieņemsim kaut kāds dāma 4-2 vai kaut kas tāds. Kaut kas O, tik. Lūdzu. Uzreiz parāda. Protams, dod vairāk informāciju pieredzējušākam spēlētājam. Tas vienmēr beidzās labi. Godīgi. Tātad Spēlētājs atgriežamies, parāda, par ka ko mēs godīgi. runājam pirms šī pasākuma. Par Gati Kandi un tavu Par neaparunātie Vīkendu. bruņi. Kandi, Dadzi. Es izlasīju vienu ļoti labu tvītu, Jā. bet es tad domāju, kā viņi pieklājīgi var pateikt. Angliski varbūt vajag. Nē, tvīts bija latviski. Bet tu jau proti tulkot. Nē, es angliski negribu teikt. Ā, Es gribu latviski, bet pieklājīgi pateikt. nu, Nu, Caur labi, es puķiem saki. pārfrāzēšu šo jautājumu savādāk. Ja jūs uzskatāt, ka viņš ir smieklīgs, vai jūs iet uz viņa stand-up šoviem Latvijā? Kāpēc? nē, nu latviski... Nu, viņš ticamāk, turpināt ka nē. savu superlielisko, supersmieklīgo angļu versiju. Nu, Tātad atbildes jautājumu, jums jāsamaksā biļeti. Nu, neprasīsim neko ekstrēmu. Nu, 20 lati. Nu, normāls stand-ups. Es pa 20 latiem labprāt aizietu uz kvalitīvu stand-up. Visu cieņu Gatim Kandim es nemaksātu 10 centīmus. Es varētu pieprasīt, lai man samaksā kaut kādu 100 līdz 200 lati. Es pasēdētu 2 stundas. Ok, es iejaucos saviem viedokļiem. Tātad jūs sāksim. Nē, tur ir problēma Arklī, kāda. sāksim. Nē, jūs teicāt, ka viņš ir labs stand-up. Nē, Tātad, zini, bet kas tu ir? maksā 20 lati. Uzreiz pārspēlē Nu, nedaudz. pagaidi, es tev paskaidrošu bišķiņ tālāk. Es uz I pa mazu naudiņu un uz īsāku performanci viņi varbūt pat aiziet. Bet man liekas, ka viņš tādā 3 ilgā... minūšu jokošana pa 50 Šain. centikiem. Es biju uz No. tādu diezgan ok stand-up nesen Londonā. Tur bija 7 poundi un tur gāja kaut kāds, nezinu, 3 vai 4 stundas un bija diezgan tā kā arī pazīstami tie mākslinieki, tāpēc es nedomāju, ka Nu, stand-up labi, maksā 5 lats tu maksā. Jā, ja tas ir noteikti. izšķirošais. noteikti. Noteikti. Jā. Bet 20 nē. Nu, tur jāskatās vēl. Jāpadomā Kā tu par domā, to. cik ilgi Kāda viņš varētu vispār būt būtu? entertaining? Pirmais joks, otrais. Pēc tam tu vienkārši Nē, tur ir skatītos. tieši savādāk. Tur taisnība tas Pirmais, attīstās. pirmais un otrais toči nebūtu smieklīgi. Bet tur pēc tam savies. Tu neesi redzējis tos 7 minūšu video. Tik ilgi viņiem neļauj uzstāties. Viņi vēl tālāk. Nu, labi, tad paliksim pie tā, ka jūs esat izcili šī joku fani. Man, Citu komēdiju varētu arī atcelt. man ļoti patīk tas viņa provokatīvais tāds moments. Nu, un tāds pārsteigums. Nu, ka, Pārsteigumu piekrīt, neko provokatīvas tur nav. nu, ne provokatīvs, bišķi nepareizais vārds, bet ka viņš cilvēkus ieliek tādā viņu nekomforta zonā drusku. Ar ko? Nu, ar savu Tas ir dīvainību, tā kā, ar ka dīvainību. tu neveikli jūties garīgi slimu cilvēku klātbūtnē, tā, ja? Nu, Es varbūt aizgāju par tālāk. ka neveikli jūties piekrītu, bet ne, Jā, es arī jau nezinātu, tādā. kā uzvesties. Varbūt spēlē. Nē, ar tādu jocīgumu vienkārši, ka viņš tāds... Kas tur ko pievērsties? Ginters Salin. Es esmu gatavs atgriezties poker komentēšanā. Ginter Solin 35,000, nu jau galīgi pa maz tas tekijs bija Polonijam. palicis. Polonijas, starp citu, ielimpoja, ja es pareizi Jā. saprotu. Ļoti labi. Nāksies gan izmestēt.
Tagad jau vairs nevajadzētu izmest. Kāpēc 27 pret Pastāstīsim. 46, pat 1 pret 2 nav? Kāpēc, lai kolūtu? Ja tev nav pat 1 pret 2. Kā ir, nu? Man liekas, viņam ir jākolā. 27 pret 46 tajā mums. Ja 1 pret 2 būtu, ja potā būtu 54 tūkstoši. Bet nu tas tā varbūt Jā, es bet kaut ko viņam nemāku saskaitīt. Vajadzēja pašam labāk likt kalnā. To mēs varam Limp turpināt form. atkārtot. Jā, Ilgi. visu laiku. Es saku, vajadzēja uzreizot, Un lai ir komentēts. Tu tagad nometās. Spēlē. Kad pēc tam aizies uz Un ar Olimpiku. 5-6. Что ты там делаешь? 6-5. Как ты мог там закольнить? Lai kaut kas tāds. Jo tādiem... Osins 5-3. Iedod spēlē reiziņu. Un Tur vēl falts. Ādars Folt. Bet redz, cik mums labi sarunas aizgāja. Pokers iet tāds pāpla. Jā, tāds mierīgais. Tāpēc mums ir jāmeklē visādas tēmas, par ko parunāt. Starp citu, jūs redzējāt arī Gata repu Nē. pirms gada, kur viņš piedalījās. Nē. Jā, tad to arī sanāca Tas redzēt. arī ir ģeniāls. Negluži. Bet to arī izsaup. Ok, pēc tā tie jautājums uzdod. Jā. Nu, šeit redzam 62,000. Nu, ir spēlēts, bet ir daudz nav. Osins arī vēl tālāk zondēt, cik kurš spēlējis. Nu, Offlineā. Ļoti pareizi lēnām ir jāanalizē situācija. Kas tad te notiek? Sāku pielikt ātrumā nedaudz. Spēles ātrumā es šoreiz domāju, spēlē agresīvāk. Nu, kas, kad principā nav nekāds pārsteigums. 3 cilvēki palikuši. Aiziet. Paljonīs tributu. Gols. Tas tikai kols. Zaudējis savu to tribetu spēku, spēju. Šeit Folts. Cits vienreiz jau apusējos trīdro Paljonīs noķēra, nopolojot pozīcijā un nofoldojot pret pirmo betu. Pastīsimies, Jā. kā viņš tagad to atrisinās. Šekriezo. Ar minreizu. Te būs Tas tā gan saucamais nepārāk quickfalls. Minreiz man gan nepārāk patīk. Man Gats Kans nepārāk patīk, bet neskatoties uz to, viņš turpina uzstāties visādās vietās. Jā, laba analoģija tā bija. Viss, ko mēs varam darīt, ir atlaisties krēslos un kaut kā komentēt to. Minreizes man ļoti patika. Ļoti spēcīgi izstāst. Principā ar dūzi kalpu jādomā jau, ko darīt. Nu jā, bet tev Nu, baigi izdevīgi ne. piekrist ar visādām droviem. Skatīties tur, nu baigi izdevīgi. Turpināsim Pēc tam šajās takdziļumā nekas nav izdevīgi. Nu, Ķerti garšotas pa arī 15,000 nav nekas tāds slavējams vai pareizs. Immediate odds tu dabūji, bet implied odds diemžēl nu, nav. bet reāli tu nokolo vienkārši, un tad pēc tam viņam ir jābet, nu neaizvarās atnāk Cik blaiks. bieži tu esi redzējis pret īpaši neredzētiem amatieru spēlētājiem, ka pēc minreizes seko padošanās? No. Limps ar 20 no batona. Arī kaut kas interesants. Tas Mums ir mēģina interesants. izprovocēt. Varbūt tas šoreiz nostrādās, jo kaut kas te tiek apdomāts. Kundziņš it kā ir, varētu stumt iekšā. Mo. Lesnas čekos. Nezinu gan. Iespējams. Grūti prognozēties, tik labi viņa spēli nepazīst. Domāju, ka viņš dos tādu smuku reiziņu, lai varētu sākt pārņemt iniciatīvu. Nē, viņš to nedara. Tāda agresīva čeko. Nočekoja 23 reizes tikai. Tas ir tā kā uz nākamajām ielām un vēl kaut kādas 9 partijas uz priekšu. Visi ir čeki. Skāpņu flops 210. Garšots overkārts. Principā var stakoties. Tā. Kaut kāds. Ātrs poker jautājums. Pret astotniekiem kāda ir matemātika šobrīd? 210.
Goarklī, protams, ka rukijiem tas tiek uzdots. Kaut kāda 30% vai kaut kas tāds? Nu jā. 25? Pielēdz bišķi vairāk, es domāju. Nu, 6. Nu, 35. 35% kaut kādā. Būtu jābūt vairāk, man liekas, kuriem 38. Tagad tu man kaut kā āzēt? Nu, kādā ziņā. Nē, viss kārtībā. Nu, 40. 39,7. Man liekas, ka mazāk bišķi. Varētu būt. All. Dūs 8 pret dūs 5. Jau otro reizi mēs redzējām šo te epizodu, kad Olin, Cole un... Ai, kas notiek, bet izrādās spēlētājs ir stipri priekšā. Kaut gan arī split iespēja ir diezgan liela un flopu sākums to arī pastiprina vēl vairāk. Flash draw. Ui, vēl flash draw. Un aizvarās flash. Gatavs. Ginters. Tas nozīmē, ka vēl kādu laiku vajadzēs vērot samērā pasīvu spēli, jo te kamēr nav 5 vai 6 bigmeni, tad neviens neliek īsti iekšā tos čipus. Leonies nesaprata, kas notika tikko. Jau šoki tas saucās. Es visu saprotu, Ginters vēl pārliecinoši vinēja. 70 pret 30 tur kaut kur bija jāflopā. Ginters ļoti pārliecinoši uzvarēja 25 standarta izspēle šeit. Nekādu mēs citu risinājumu neredzējām. Jā. Kā var izspēlēt šo partiju? Šeit nav pārāk daudz auto. Rivers. Rivers atbrauc, bet jau partija bija beigusies. Pēc būtības vairs nebija iespējams uzvarēt. Vienīgā problēma ar šo nogaidīšanu līdz 6 blindiem ir tas, ka tu pēc tam tiec atpakaļ uz tādu stēku, kur tāpat neko daudz nevar izdarīt. Tāpēc man liekas, ka mēs jau tur novērām, ka vairākas tās iespējas bija palaiduši garām labas, kur var likt jau ātrāk, un tad attiecīgi kaut kā arī tā to var pagriezt. Es nezinu, kā ar lietošanu, bet lietošu pēdējā laikā diezgan veiksmīgs rezultāts uzrāda gan internetā, gan arī dzīvē. Nu, viņiem jau arī mentalitāte ir agresīvāka. Bet varbūt tas arī ir saistīts ar to, ka es nezinu, kā teiksim Lietuvā vispār, bet latvieši tā kā nemēdz dalīties savās zināšanās tā. Un, tā kā, ja tas ir, nezinu, ja netiek man, tad lai netiek citam un tā kā nestāst kaut ko. Varbūt tas arī ar to saistīts, ka lietuvieši kaut kā draudzīgāk tomēr savā tajā komunā āpējās. Nu, latvieši, Nu, varbūt, jā. kā zināms, kāds kaut ko ieraksta un citi uzreiz domā, kas tur ir slikts, kur var iedzelt, nevis kā priecāties. Tas varbūt kaut kādā veidā kavē valsts attīstību vispār. Nu, tieši varbūt vairāk internetā tas ir. Kā mēs nonācām līdz valsts attīstībai? Es jau vairs nedzirdēju, pirms kādu brīžu aizpeldēju. Par pokeru Storijas. Par to mentalitāti jau tu teici. Pareizi, atceros tagad. Tas bija tik sen sākās šitas topiks, ka es jau biju piemirsis. To sēdēšanu mēs sākām runāt. Nu jā, nu. Sēdēt ir slikti. Poker izpratnē. Bet ja tu vēl sēdi, значит, tu vēl piedalies turnīrā. Jā. Domā, kad olimpiskais princips tiek ievērots, galvenais ir piedalīties? Mēs atrodamies liels histērisks lēkums vidū. Un tas noteikti nebija mans joks, kas lika viņam tā smieties. Par to var būt droši. Te ir deža.
Naudu negribat sadalīt, jā? Kas? Naudu negribat sadalīt? Neliels piekli liekam arī ģirtam. Vēl vien Šits man atzīmināja. Mehāniķi joks bija Riki. Bet šitas tāds, kas jāatstāj būs. Jāatstāj šajā bunkurā. Jā. Kas notiek par neskaidrībām? Losums uzliek Big Blind. Kaut kur. Saka, ģilina viņa. Mandali. Tā, viņam arī kaut ko tā teica. Tas vienmēr ir tas, ko var dzirdēt. Jā, es piedalos. Daudz man. Nē, nu, Es tepat esmu. kaut kādā mērā jau tomēr Latvijas poker komuna ir interesanti dēļ daudziem kurioziem personāžiem. Pastāst vairāk, es gribu dzirdēt, kāda delikāti izkļūst no šīs situācijas. Par kurioziem personāžiem. Jā, kādi viņi ir, nedaudz raksturo. Iepazīstina arī skatītājs. Nu, Jāmet rukas zem takiem, no aiziet. Nu, tādi visādi tādi neracionāli lēmumi kaut kādi. Nē. Tur Nē, nu, konkrēts konkrēti jau vārds. neteikšu. kaut kāds. Kāpēc? Kā tu teici, daudz interesanti ir. Es domāju, ka parasti iesāk šādu tematu. Es nezinu, Arī varbūt gatavības es nezinu, kā pokers jākomentē, bet ja es izstāstītu basketbola spēles laikā, ka ir vairāk Nu jā, spēlētāji, kas tā. lieliski māk ietrekt bumbu nevarētu grozā no nosaukt augšas, nevienu, man noteikti jā. būtu jāpamato. Nu, tur tas, Lebrons, Kobe, Latvijā Bērziņš no augšas arī. Rekord no augšas. Es atturēšos, bet es atzīstu, ka tev taisnība. pastāst, kā viņi darās. Sadalīja? Vai kas? Kas tagad notiek? Spēlēs ar vienu staku. Viss jau beidzās. Būt pēc Osna reakcijas izklausās, ka viņš ir dabūjis sev izdevīgu darījumu. Īsti mēs nedzirdam, kā viņi ir vienojušies sadalīt. Šķiet, ka trietā. Sadalīja vienādi. Tas, ka trietā. Sadalīja trietā vienādi, 3 vienādās daļās, tā kā katrs būs laimējis. Jāsaskaita būs, cik tad ir. Tagad vēl pēdējā fotografēšos, līdz ar to turnīrs arī ir noslēdzies. Uzvarētājiem mēs Trīs nenoskaidrosim, uzvarētāji. bet Nespēlēs cilvēkiem, kas varbūt pirmo reizi skatās turnīru no sākuma līdz beigām, tā nav reta parādība, diezgan bieži. Jā. Tā arī notiek. Viņi domā, kā tas ir iespējams, kas viņi ir jocīgi, bet nē, tas galvenais princips ir tāds, ka ņemot vērā, ka pašās beigās tie balvu izmaksu lecieni ir ļoti lieli, tad šādi sadalot, tā kā samazina varianti. Negribēju teikt Samazina šo risku, vārdu. teiksim vienkāršāk, samazina risku. Jā. Katrs Samazina saņem, risku, tā, un tā, cik bija otrā vieta, 1200 kaut kas, jā? jā, kaut ko. Trešā 900? 1900 arī ar Tad ap kaut ko. 1300, 1400 latiem katrs saņem un laimīgs iet mājās. Interesanti būtu paskatīties tā pēdējā brīža. Jo Tāpēc, ka gaisma ir, viņi būs visi gaiši, jūs Dzirdam, ka fotogrāfs ir komandai pagaidām spēlētājs. Varam saskaitīt, gandrīz 900 lati. jā, jo viņi varbūt tā kā saprata, ka varbūt tāda izteikti vājā posma nav. Visi spēlēja aptuveni līdzīgi un faktiski te visticamāk izšķirtos vienkārši, kurā brīdī labākas kārtas, veiksmīgākas iedalītos.